Nu tā šodien māmiņa diena. Mums ir pati īpašākā māmiņa. Gustavi, Naču? Naču? Kur Gustavi dod māmiņa? Apsveic māmīti. Saka kaut ko skaists vārdus. Tu mums esi pati mīļākā, pati foršākā. Mīļā mammīte bučas svētkos. Vai! Bišķiņ pasvīdušas. Pajukušas. Vai tad? Nu jā, re, ka tas izjucis kaut kā. Paņēma bija smukākas. Nu jā, kaut kā. Kad tu viņus paņēmi? Nu, paņēma. Nu, tas ir Instagram bildi? Jā, uztaisu. Nu. Davai, tā mums ir... Nu, pagad neizjauc. Es tagad to sakārtot gribu. Kaut kā varbūt jāizpak vārā un jāsas viena bildīti tāda. Varbūt jāpieliek klāt, es nezinu. Ka mūsu saules stariņi vēl čuč. Tādi mazi forši eņģelīši. Izaugs lieta būs atvērsa paškād būs mums. Nu tā, šodien mums tāda māmiņdiena interesanta būs. Startiņš būs jābrauc Gustavam sacensībām. Šodien mēģinās viņš piedalīties pirmo reizi savās pirmajās drifta sacensībās. Tad nu skatīsimies, kā mums tur būs. Kā parasti viss vienā skriešanā. Tagad tikko, aizskrēju, brokas nepāēdu, tāpēc vajadzēja aizskriet pat līdz vietējiem veikaliņam. Paņēmu pāris bulciņus. Tukšu vēderi tur neko nevar uz vietu nopirkt. Tāpēc kaut kas bišķiņ jāieliet, jā, kuņģi. Tā mašīnas nav. Tik stūris jāsēžās man. Jo Elīna baro bebukus. No, baro, nebaro? Barošu tulīt. Labi, neko bišķiņ bulciņas. Kaut kāds, lai negalīgi tukšiem vēderiem nesim. Ko tu? Gustavu ēdīs arī? Tā, un tas... Es tev paņemšu bulciņu. Man šī. Gustavs uz košļinēm sēž. Arī labi. Tikai tā, nu tad laižam. Jā, braucam tad uz drifta halli. Nu, ko, atbraucam uz drifta halli. Labi, paspējām, 5 minūtes vēl palikušas. Kaut kas notiks, nenotiks. Kaut kas notiek, nenotiek. Eka, laikam tur ir. Kas tie jau nenotiek? Ko? Nekāda nenotiek. Pagaidām nenotiek, reģistrācija, jā. Kas? Nu, iesim skatīt. Pilda. Kā viņš driftē, paskatās? Kas ir? Kā viņš driftē jau? Paņem to fonu. Nepaņēma. Tā, nu ko? Jāpieliek, tā? Paņem 46. numuru Gustavam, būs braukt ar 46. Interesanti ratus tur apājām apkārt, un pēc tam pa zālīti. Pa zālīti, jā? Tāpēc Tā vēl uzturēt pēc tām durvīm, vai tad tik iekšā varēja? Tā varētu tik, jā. Nu, galvenais tik iekšā, viss kārtībā. Nu, forši, ko? Tā, samaksāts ir, numurs ir dabūts. Licenze paņēma uz gadu, it kā varēja ņemt uz vienu reizi, bet es teicu, lai uzreiz ņem uz gadu. Tā, tu gadu būs. Ko? Nē, nu vēl būs posmi šogad, vēl kādi 4. Vienkārši tev vairs nav katru reizi jāpēr, jo pa katru reizi 5 eiro. Gadam visam ir 10 eiro. Tā kā tagad kaut ko gaidām. Bet izskatās tur vecāki bērni, 11 gadi, kaut kā 10 gadi. Es neredzēju 13, vismaz tajā sarakstā, kas tur bija tuvākais. Nu nekas, pamēģināsim, paskatīsies kā būs, vai ne? Lēdzu pamēģināšu nekāds. Te jau top jaunie drifteri. Nu, maza atrakcija, noturēties taisni.
reģistrējušies esam, tad gaidam. Tāpēc saraksts izskatījās, kad vecāki bērni pārsvarā tur no 11. gada, 10. gada tur bija pieteikušies. Vai tu Gustavs ir samierinājies, viņš jau varbūt pēdējais? Nu, pirmā reize ir tā kā Ja viņš, protams, iet driftu skolā, tad gan es nepieļautu to domu, ka viņš pirmais ir pēdējais, jā. Tad es reiz teiktu, nē, ka par cik pirmā reize, tad jau... Mazas piedestā trīniekā jābūt. Nē, jā, nē, ja treniņi ir bijuši pirms tam. Un tā izstāstīja noteikumus, tad izteigāsim trasi. Cerams, ka Gustavs kaut kas saka. Un ko iesim? Iesim cauri. Iesim cauri trasai, paskatīsimies tā. Tad mums tas dalībnieki. Gustavam pēc pašāvies cipars. Tātad šobrīd mēs atrodamies uz jūsu starta līnijas. Startēsim no šīs puses, kas jums sanāk kreisā. Tikko kā starta tiesas dos jums startu, brauksim cauri, uzņemsim ātrumu, panāk līniju. Un šeit braucam visu taisni, tātad pēc iespējas labāk uzņemam ātrumu. Ja? Jums ir pietiekami daudz vietu atvēlēts, lai jūs uzņemtu ātrumu uz pašu pirmā līkuma. Visu šo posmu līdz šīm pirmajām divām līnijām var braukt taisni. Ei! Tad ideāli pirms vai nedaudz pēc šīm līnijām ir jāsver vērtēt ātrumu, lai nākamās sekos veidot pirmās vērtētas zonas, cauri kurām jābrauc rēti rētiņiem un labāk iztīstīties maksimāli pusgariem braukt. Tad tikko kā mēs izbraucam cauri, tādā viduvējā leņķī, jeb traiku novietojam tā, lai var uzņemt ātrumu, ne pilnīgi taisni, bet tā, lai viņš vēl minimāls ātrvedē iet. Tad šeit var dot pilnu gāzi, uzņemt ātrumu. Ja ar šiem konusiem braukt nedaudz tuvāk, nedaudz tālāk, kā pašam ērtāk. Te visu līdz šeiene, kā no starta, līdz šeiene, tad braukt taisni. Galvenais nebraukt priekšā šajā valdu. Tad jums vienkārši palīdz ietvērt. Līnija tā, ka viņam nevarat nevar. Tur tas cānsties tur. Tad mēs izbraucam caur šiem konusiem, veidojam pēdējo pārmetienu, caur pirmajai vērtēšanai zonai. Tad arī šeit mēs maksimāli tuvu riepām, maksimāli plaši braucam cauri pēdējai vērtēšanai zonai. Tad šī līnija jums būs finišs. Pēc šīs līnijas mēs varam pārtvert sānslīdi un tad taisni pa labo pusīti atgriezties tur, kur ir pašā maliņā divi konusi un brauksim visu ceļu atpakaļ līdz pašam startam. Visiem ir skaidrs, visu sapratam. Kreisā līdz. Tur ir reku vieninieci un divnieci. Viens stripiņ, divi stripiņ. Nu, starties, tas palīdzēs visu. Skaidrot. Tad normāli, Gustav, viss ir? Sēdēt arī normāli, ja? Tas zaļais bija ērts, ja? Neiekāp. Neiekāp? Šim nodot kā... Uzkāp pamēģini. Uzkāp pamēģini. Ir ka vēl viens maziņies, laikam tas ir. Jā, iekāp. Ir labs? Ja? Jā. Būs ērti? Nu labi. Jo tā zaļā krāsa patīk. Tas ir trasē palīdz. Gustavs.
saku, gabarītus skaties tām riepām. Lielāks līkumus. Nu tā, kvalifikācija beidzās, Gustavs tomēr nav pats pēdējais. Gustavs mums ir pēdējais, pa 1 punktu vinēja. Nē, vienās rezultāts pat arī 13. vietu. Ar Markusu 27-27. Nu, jums sanāk otrais, nē. Ja otrais brauciens bija labāk kvalifikācijā. Gustavam, jā, pirmais viņam sūdīgs. Es bija redzēju, pirmais bija tāds. 7 punkti, jā. Būtu bišķi labāk pirmajām, visām būtu labāk. Viņš jau būtu varbūt Nē, tu skatās vienkārši labāko no 2. Tu vari šitā 0 dabūt, tev arī 50 dabūt un tev ņems 50. Skaidrs. Nu, lūk, un Gustavs sacensties ar Niknaka brāli. Kurš vinnēs? Viņš laikam zināms. Viņā var nebraukt. Kas to lai zina? Viņam ar tādu pieredzīti jau Gustavam tiks maza pieredzīta. Sacensties ar Niknaku brāli, mazo Niknaku. Būs Gas un mazais Niknaks. Tā arī Gustavs uz starta ar pretinieku, abi 2. Spēlē. Datās ievērot tuvāk, mēģina būt no paša sākuma. Viena sagriešanās un kontakts starp abiem pilotiem. Jā, nu nepatīk Gustavs, tas pirmais pagrieziens līdz galam. Jā, sekojot, gan arī prasīt priekšus un sagriešanās. Kontakts vēl pēc finiša, nu šie iet savā starpā diezgan pabakstījušies un uzvar Dominiks Bērtāns, un viņš dodās uz top 8. Stāviet tā darbadienās, brīvdienās arī jā. Tas dīvaini, jā. Nu ko, pirmās Gustavs sacensības aizvadītas? Kur te vietas viņš dabūja? Tu paskatījies? Nu, paskatīsimies pēc tam. Man tur jau pēdējās vietas, man liekas, baigi nerēķina. Kā jau rēķina tā vadās? Nu, nekādas punktus tāpat nedabū. Jā. Nozīmes baigi nekādas nav. Nezinu, man likās, ka trešā un ceturtā vieta bija spēcīgāk nekā pirmā un otrā. Godīgi teikšu. Pirmie, otrie viņi tur visu laiku triecās sienās, a trešā, tad trešā Nu, viņiem bija lielāks stress kaut kāds. Tik smuki izbrauca viņi abi 2 un smuki bija. Katrā ziņā viegli nav, ir vajadzīgs treniņš, tas ir skaidrs. Nu ko, Gustavs domā, vai vēl brauksis nākamajiem mačiem? Jā? Jā. Nu jā, nu, gan jau, ka tas sacensību gars mazliet ir, tikai vajag vairāk trenēties. Tas bija tā. Rīcēji. Jā? Jā. No uztraukuma? Jā. Tas, ka tu brauci, nu, sacensības jau, jā? Nevis treniņa. Oho, kas tas tāds ir? Normāli diski. Vai treniņā ir Gustaviņa? Nē, nu un... Pašā sākumā? Sacensībās? Jā. Nu jā, tas tā ir adrenalīnas bišķiņ, jā, tas ir pilnīgi normāli, jā. Lutosā varbūt negrib Lutosā aiziet cauri?